kad es biju pielūgsmē, un Dievs man atgādināja kādu sapni, viņš man parādīja kādu sapni pielūgsmes laikā, un šis sapnis bija tāds, ka mēs atradāmies draudzē, un es sēdēju pirmajā rindā, un man klēpī bija ģitāra. Es slavēju Dievu, bet aizmugurējā rindā sēdēja divas sievietes, un no viņu acīm nāca skaudība, dēmoniska skaudība. Tie bija tādi kā pleķi, kas izplatījās pa visu to telpu, šī te skaudība. Viņa darbojās tajā vietā. Un es ieraudzīju, ka tā ir ļoti spēcīga dēmoniska vara, kas tur darbojās. Kā rezultātā es ieraudzīju vāzi, kura apgāzās, un tas saturs viņš izlija uz grīdas, un tas saturs, kas bija tajā vāzē, viņš nevarēja izlieties tur, kur tas bija paredzēts izlieties un darboties tā, kā tas bija paredzēts. Jā, visu šo te gaisotni piepildīja šie skaudības dēmoniskās varas, un tās saindēja visu gaisotni. Tie bija kā tādi melni tintas pleķi, un viņi plūda no šo te sieviešu acīm. Un es ieraudzīju, kad mana ģitāra, ar kuru es spēlēju, viņa nonāca pie kāda vīrieša, kurš sēdēja aizmugurē. Un turpinājumā arī dēļ šīm skaudības varām arī manā dzīvē bija kādi zaudējumi, spēcīgi zaudējumi. To man Dievs parādīja sapnī, un šo sapni pielūgsmes laikā man atgādināja Dievs šo sapni. Un pēc tam, kad viņš man atgādināja šo sapni, tad es ieraudzīju tādu redzējumu, turpinot pielūgsmi. Es ieraudzīju daudz traukus, kuri ir godības trauki Dieva, un tie bija piepacelti virs zemes, un viņi atradās citā dimensijā, un viņos lija dievišķā gaisma, un viņa plūda pāri šiem traukiem, visu piepildot. Un Dievs runāja, kad mēs slavējam viņu, mēs piepildamies ar Dieva godību, jo mēs esam Dieva bērni. Un mēs esam Dieva trauki godam, mēs esam Dieva mīlestībai, mēs esam Dieva slavai, lai piepildītu to, ko viņš mums ir devis, kas ir no viņa. Tātad viņš rādīja to, kad mēs esam Dieva godības trauki, un par cik mēs esam Dieva godības trauki, tad mēs arī piepildamies ar Dieva godību. Mēs piepildamies ar to, kas ir no Dieva priekš mums. Un mēs izdziedam viņa mīlestību, mēs izdziedam to, ko viņš dod. Tātad mēs izdziedam, tas nozīmē arī, kad mēs darām, kad mēs sanākam to, kopā, to, ko Dievs dod, mēs runājam, to, ko Dievs dod runāt. Dievs ir ko devis runāt, ja? Un mēs piepildam visi kanāli, viss ir aizpildīts ar viņa slavu. Un kad mēs nākam kopā, mēs nevis nākam tikai
viens pie otra, bet mēs nākam Dieva tuvumā, mēs nākam Dieva klātbūtnē. Mēs nākam viņa mierā un mīlestībā, mēs atnākam viņa mīlestībā. Un šī mīlestība, viņa nekad nepazūd, viņa nekur un nekad nepazūd. Ir teikts, ka viss pazudīs, bet viņa mīlestība, viņa paliks vienmēr, jo viņa ir mūžīga, tā mūžīgi paliks. Un Dieva mīlestība ir varena un liela, un Dievs neizšķīst, viņš neizkūst šajā pasaulē, ja mums darbojoties, kaut ko darot, ja. Mīlestība, Dieva mīlestība dzīvo šajā sirdī, kura ir atdota Dievam. Ar visu, kas pieder man un tev, mēs atdevām savas dzīves viņam, un mēs tiecamies pēc viņa, un mēs vēlamies slavēt viņu. Un mēs gribam Dievu, mēs gribam tikai viņu, mēs vēlamies redzēt viņa seju, mēs gribam viņa slavu, mēs gribam elpot ar viņu, un mēs gribam piepildīties ar viņu. Jo mēs mīlam viņu vairāk par visu, un Dievs var līt šajā vietā un var darboties savā mīlestībā uz mums, un viņš var izstarot savu gaismu. Jā, slava Dievam, mēs pateicamies par viņa dārgo klātbūtni, cik dārga mums ir Dieva klātbūtne. Un Dievs sauc tevi, nāc godībā, viņš sauc tevi, nāc gaismā. Aktivizē viņa slavu, lai viņa slava var plūst. Un kā tu vari aktivizēt viņa slavu? Tad, kad tu slavē, tad arī viņa slava kļūst aktīva, un viņa godība var plūst. Dievs runā, aktivizē vairāk mīlestības, Dieva mīlestības, mīlestība uz Dievu, tātad mīlestība no Dieva uz mums nāk, jā, lai var nākt uz mums šī mīlestība no Dieva, un lai mēs varam atdot šo mīlestību uz viņu. Ja tad, kad mēs slavējam viņu, mēs atdodam šo mīlestību viņam, mēs saņemt varam šo mīlestību, mēs saņemt varam viņa dzīvību. Un lai mēs varētu slavēt viņu, lai viņa slava taptu aktīva, pirmkārt, kas mums ir jādara, mums ir jāatverās Dievam, mums ir jāatverās šim viņa piepildījumam, un mēs atveramies viņa piepildījumam, mēs neaizveramies, mēs neesam aizvērti ciet, bet mēs esam atvērti viņa mīlestībai, lai var plūst viņa mīlestība, un mēs esam atvērti no visas sirds, no visas dvēseles. Mēs esam pilnīgi atvērti Dievam, pilnībā atvērti. Mēs gribam viņam būt vaļā, un tas, ko Dievs uzrunāja vairāk kārtīgi, šis vārds ir atvērti, 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 atvērti. Ja kad mēs sanākam kopā, lai mēs topam atvērti viņam, jo Dievs grib darboties ar savu spēku, ja mēs esam tie kanāli, caur kuriem viņš var plūst, izplūst spēkā, mēs varam ietekmēt šo zemi tad. Un Dievs uzrunāja, iedomājies, ja ka tas spēks, kas plūst no tevis, viņš pārņem visu, un Dieva slava plūst var no tevis, un tā var pārņemt visu šo zemi, un viņa var pārņemt visu šo vietu, kur mēs esam kopā, kur mēs viņu pielūdzam. Visa zeme piepildās ar Dieva slavu, viņa slava plūst par šo vietu, un tādā veidā Dievs var aizzīt visu tumsu. Visa tumsa aiziet, ienaids aiziet. Visa Dieva slava var nonākt šeit, kur mēs viņu kopā sanākuši pielūdzam, jo viss gods ir tikai Jēzum, un mēs neesam nejauši garām gājēji, ja?
kad mēs esam atnākuši uz dievkalpojumu, kad mēs esam sanākuši kopā, mēs neesam nejauši ienākuši šeit, tikai garām ejot, ja tur, kur skan slava, tur, kur skan pielūgsme, jo tu neesi nejaušība, tu neesi nejauši garām gājējs, ir jāiet iekšā, ir jāiet tur, kur plūst Dieva godība, slava, kur plūst. Nav jāiet tur, kur ir kaut kāds izmisums, jo Jēzus ir kungs. Un mēs laužam šo dzīvības maizi, lūk, šeit ir šī maize, šeit viņa tiek lausta, un mēs piepildamies, mēs ēdam no šīs maizes, un mēs uzņemam sevī viņa slavu, viņa labestību, viņa labumu. Un es ieraudzīju šajā brīdī svēto vakarēdienu, ja, kad notiek šis svētā vakarēdiena baudīšana, vīna dzeršana un maizes laušana, ja? Un es ieraudzīju, ka tad, kad mēs uzņemam sevī viņa slavu, tad arī šī maize tiek lausta, un mēs piepildamies, mēs ēdam no šīs maizes, un mēs uzņemam sevī viņa slavu, viņa labestību un viņa labumu, visu to labo, ko viņš vēlas mums dot. Mēs esam Dieva tauta svēta. Jēzus ir mūsu Dievs, un viņš mums visu dod, visu. Un mēs laužam šo dzīvības maizi šeit, mēs laužam šo dzīvību šeit. Un mēs dzīvojam, tāpēc, ka mēs esam pilni ar viņa slavu, mēs piederam Dievam. Mēs esam Jēzum, es pa krieviski saņēmu šo vārdu мы Иисусоvi, pa latviski es nezinu pat kā viņu locīt šo vārdu, мы Božji, mēs esam Dieva bērni, ja, mēs esam Jēzus draugi, ja, mēs piederam Jēzum. Kam tu piederi? Kā īpašums tu esi? Tavas durvis ir atvērtas Dievam, vai tu esi aizvērts? Vai tu esi Dievam svešinieks? Pa krieviski šis vārds ir straņņik Bogu, bet mums ir jābūt svešiem šai pasaulē. Slava Dievam! Paldies Dievam, ka mēs varam slavēt viņu un ka mēs varam mīlēt viņu. Mēs mīlam Jēzu vairāk par visu šīs zemes, un mēs slavējam Dievu vairāk, kā jebko citu. Mēs mīlam Dievu, mēs slavējam un mīlam Dievu. Un Dievs ir lielāks kā jebkas cits. Mēs piederam Tēvam, savam Dievam, un viņš vēlas, lai tu piederi Tēvam, savam Dievam. Viņš grib tev dot savu prieku un savu mieru. Un viņa klātbūtnē tu vari saņemt sevī pietiekami daudz mīlestības. Tu vari būt pilns, un tu vari pietiekami būt paēdis mīlestību. Pa krieviski man atnāca šis vārds, te možeš būt sitī, ja? Nevis vairs izsalcis, bet piepildīts, pilns, pietiekami paēdis Dieva mīlestību. Dievs ir ķēniņš, un viņa slava lai nāk, viņa slava lai plūst, visa slava Dievam. Lai var miers plūst, lai var Dieva godība plūst. Daudz ir to, kas vēlas, daudz ir gribētāji, kuri vēlas ieiet, bet nevar, tāpēc, ka tie nevar atdoties Dievam pilnībā. Viņi nevar atvērties pilnībā Dievam, bet Dievs vēlās tavu sirdi. Viņš vēlās tevi. Jā. Viņš vēlas, lai tu atbrīvotos no lāsta važām. Kas ir šis lāsts? Šis lāsts ir mīlestība uz šo pasauli, un Dievs grib atbrīvot tevi no mīlestības uz šo pasauli, un viņš vēlas, lai tu baudi Dievu. Dievs vēlas lai tu baudi Dievu. Bet ir vajadzīgs atvērties viņam, pilnībā viņam atvērties.
ir vajadzīgs mums nomirt sev. Ir jānomirst miesas darbiem. Mēs mirstam Dieva dēļ, mēs kā sēkla nomirstam dēļ Dieva, lai tavs es nomirst. Tev ir jānomirst sev, lai tu piedzimtu un būtu kā jauns cilvēks, kurš sastāv no gaismas un no Dieva gara. Nevajag baidīties nomirt sev, un lai cik tas dīvaini skan, Dievs grib tavu nāvi, ka tavs vecais var nomirt, tavs vecais cilvēks un piedzimt no gara, garā un patiesībā. Jā, Dievs grib, lai tu kļūtu jauns cilvēks, kurš sastāv no viņa gaismas un no Dieva gara. Un Dievs šobrīd aicina tevi nomirsti priekš sevis. Viņš aicina nomirsti sev, visām savām ambīcijām. Dievs aicina, lai tu nomirtu. Mateja 6. nodaļā ir teikts, bet dzenaties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Nezūdāties savas dzīvības pēc, ko ēdīsiet un dzersiet, nedz arī par savām miesām, ar ko ģērbsieties, vai dzīvība nav labāka kā barība, un vai miesas nav labākas nekā drēbes. Pēc visa tā pagāni dzenās, ko ēdīsim, ko dzersim, jo Dievs visu mums dos. Mums nevajag dzīties pēc, ko ēdīsim, ko dzersim. Vai tad jūs neesiet labāki par putniem gaisā un puķēm laukā, kuras krāsnī tiks iemestas? Paldies Dievam par mīlestību. Paldies Tev, Dievs, par Tavu mīlestību. Mēs Dievu mīlam vairāk par visu, kas ir uz šīs zemes. Mēs mīlam tikai Dievu, visu visvairāk viņu mīlam. Ļoti, ļoti mīlam. Jēzu mīlam, tas, kas ir viņā, tas, lai ir mūsos. Tas, lai nāk mūsos, viņā un mūsos. Tas, kas nāk no viņa, lai nāk piepildīt mūs. Lai nāk piepildīt Dieva slava, piepilda mūs. Jēzus slava, viņa mīlestība piepilda mūs. Šodien, kad es slavēju Dievu, man sirdī bija pamudinājums ierakstīt šo vārdu un dot šo vārdu vēlreiz un papildināt šo vārdu, jo ir kādas svarīgas detaļas, kuras bija jāpasaka, un Dievs mūs ļoti mīl, viņš mīl mani un tevi, un mēs varam pilnīgoties, pilnveidoties viņa garā un patiesībā viņš vada mūs, un viņš ir teicis savā vārdā, ka viņa vārds ir mūsu kāju spīdeklis, un kad mēs dzirdam viņa vārdu, mēs varam vairāk un vairāk saprast viņu, kāds viņš ir, ko viņš dara, ko viņš vēlas, kas ir viņa sirdī priekš mums, un mēs varam ļauties vēl vairāk viņam darboties pie mums. Un vēl ir teikts, kad es nākšu vai es atradīšu ticību uz zemes, Jēzus to teica, un vēl ir teikts, kā lai tic, ja nav kas sludina. Un tāpēc es lūdzu, lai mēs varam ticēt Dievam, ticēt uz viņa vārdu, to, ko viņš runā uz mums, lai šis vārds darbojas mūsos, lai mēs varam pārdomāt to savās sirdīs un lūgties, un lai mēs esam atsaucīgi Dievam savās sirdīs, lai mēs vēlamies viņam paklausīt, jo Dievs mūs ļoti, ļoti mīl, un viņam ir plāns priekš mums, mūsu dzīvēm. Slāva, slāva Dievam! Un nobeigumā vēlos izlasīt no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas, no 31. panta,
Vēl citu līdzību viņš tiem stāstīja un sacīja: debesu valstība līdzinājās sinepju graudiņam, ko cilvēks ņēmis savā laukā iesēja. Šī gan ir mazākā starp visām sēklām, bet, kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un paliek par koku, tā ka putni apakš debesis nāk un līgzdas taisa viņa zaros. Āmen!